Sveika, Linda. Sveika, visi pārējie, visas mīļās dāmas. Un gan jau arī kāds kungs kaut kad. Tu domā, var jau būt, ka kāds skatās, mēs tikai nezinām. Mēs nezinām, jā, mums ir... Neviens vēl nav atķiksies, ka patīk, un laikam tie daži vai kāds, kas ir grupā, ir inkognito režīmā darbojas. Nu ko, mūsu šodienas sarunas tēma nav izdomāta. Es labprāt jums pastāstīšu, ko es biju domājis, ka, ja Linda nevarēs pievienoties mūsu sarunām šodien, bet Linda varēja, tā kā Linda to tās apdomāsies un nezinot, ko es stāstīšu, pēc tam arī savu komentāru teiks. Tagad es jums lūdzu pabeigt teikumu, ka galvenais iemesls, kāpēc jūs neizmantojat savus talantus, tad man bija nolūks tāds, ka mēs uzzinām šo te galveno iemeslu, kāpēc jūs neizmantojat, tad atrodam kaut kādas enerģijas un pēc tam šīs enerģijas mēs varam sākt kustināt. Un šo enerģiju kustināšanu būs tā, ka kādai no jums, es pagaidām tikai atciksēju visām, ka man patīk jūsu ieraksti, bet tad kādai no jums es uzrakstīšu lieliem burtiem tos vārdiņus, kurus es silti ieteikšu ielikt formulāru 6 teikumiem, tad 5 reizes būs jāieliek. Šis te jūsu vārdiņš vai vairāki vārdiņi, un tiem, kuriem būs vēl mazliet dziļāk, jā, tā kā vēl kāds teikums jāpabeidz, te es tieši to atkal uzrakstīšu, tad atkal līdzīgi kā to vienu vingrinājumu, jā, tad vienkārši teikums sākums, jūs viņu pabeidziet, un tad atkal uzrakstiet savu atbildi komentārā. Un arī skatīsimies, te būs tas tāds grupas coachings neklātienē sanāks, jā. Jo tas, ko es esmu pamanījis, ka šī enerģija kustināšana darbojas lieliski, starp citu, mēs arī vakardien vakarā pamanījām, tā, kad man bija grupas darbiņš ar tām dāmām, kas bija klātienē, online bija ar mani kopā strādāja. Tad beigās jau tās enerģijas, pat ja pa vidam bija ļoti daudz jārod, beigās bija tāds pietiekoši mierīgi. Ja tā kā mēs pieslēdzamies tām pozitīvām vibrācijām, tad mums arī pati dzīve liekas sāk jau rādīties rožaināka, patīkamāka un vieglāk panesam, un katrā ziņā mēs paliekam atvērtāks tam, lai izmantot savus talantus. Tālūk. Nu, Linda, tu esi iemesta kā kaķēns ūdeni peldi, nu. Nē, nu man patīk, un es klausos ļoti labprāt, un tā jau kā mēs norunājām, ka mēs neko nenorunājam, ka vienkārši sākam un viss. Tad tu esi uzņēmusies virsvadību, es tad vienkārši uzmanīgi klausos, nu, un tad es kādā brīdī piedalīšos, turpināšu tagad uzķeru pašlaik uzķeru visu vēl, jā. Jā. Nu, ko, es labprāt padalītos ar savām sajūtām, un tīri personīgi, kā tas bija, ka bija iemesls, kāpēc Linda pagājušajā nedēļā nevarēja pieslēgties mums piekdienā un ierakstīt video, un dzīvē tā mēdz notikt. Nu, jūs arī zināt, ja jūs esat algoti darbinieki, tad kaut kas dzīvē notiek, jums pēkšņi ir taisies darbu, piemēram, jūs saslimstat, un tad ir kāds cits darbinieks, kas jūs aizstāja. Un man arī bija tā, ka mēs ar Lindu tomēr šeit strādājam tandēmā, un Linda nevar, ko tagad darīt, mēs esam apsolījuši. Un man bija viennozīmīgi tas skaidrs, ka, tad kaut kāds risinājums arī atnāca, kad es ierunāju šo video, un bija tā ļoti siltā sajūta, ka ir kāds, ar kuru kopā var strādāt. Man ir milzīgs prieks par Lindas atgriešanos. Milzīgs prieks. Jā. Nu jā, man pašai arī ir prieks. Nezinu, vai tas ir prieks, bet, zin kā, man ļoti patīk, kā kādreiz cilvēki, ar kuriem es kopā esmu bijusi, ir teikuši, kas jādara. Esam uzsākuši šo ceļu, esam uzsākuši tāpēc, lai iepriecinātu, lai atvieglotu, lai parādītu visādas citas taciņas, tad, kas jādara. Vienkārši, kas jādara. Jā. Nu, ko, kas ir tie darbi, kas jums, mīļās dāmas, ir, kas jādara? Kuri ir tie, no kuriem jūs nevarat atbrīvoties, vai kuri obligāti ir jāizdara? Nu, tagad mēs cenšamies, mēs necentīsimies, mēs vēlamies kaut ko darīt, un mēs speram savus soļus, lai kaut ko izdarītu. Tad mēs esam par to runājuši, manuprāt, kad ir tie ļoti, ļoti daudzie darbi, tad ir jātaisa revīzija, no kā mēs varam atteikties. Tā kā es savu uzņēmējdarbību uzsāku, es gan vēl biju attiecībās, bet viņas bija ļoti dramatiskas tajā mirklī. Jā, patiesībā es neesmu jutusi otru cilvēku atbalstu tādu, kas tiešām būtu man blakus ikdienā,
Un katrā ziņā bērns vēl bija krietni mazāks nekā tā. Tas ir nu, jau ir vairāk kā 10 gadu riņķī. Un tas nozīmē, ka bērns vēl manai meitai, man liekas, vai nu tikko sākies skolā, vai varbūt kādu gadu bija nomācījies. Es nezinu, kurā gadījumā viņai man vajadzēja ļoti daudz, plus vēl visi, kā jau sievietēm, mājas darbi, tīrīšana, ēst gatavošana, drēbi mazgāšana, iepirkšanās, un galu galā arī kā dzīvam cilvēkam ir kaut kāda vajadzība pēc socializēšanās. Un es atceros tos laikus, kad es patiesībā no dienā strādāju ļoti maz. Tad man bija varbūt tiešām kāda stunda, divas, kurām es varēju pievērsties tam, ko es daru. Nereti tas arī gan bija vakaros, tā, kad bija bērns mājās, un ik pa laikam skrēja pie manis un teica, mammu, 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 un es sevišķi strādāju klienta, likās, ka Dievs, un es nevaru bērnu pagrūst malā un teikt, tu tāds stāv gaidīju, tāpēc, ka es te strādāju, tā kā bija tāda nepārtrauta balansēšana. Ja es to izturēju, nenozīmē, ka jūs to izturēsiet. Ja, tad, ja jūsu situācija ir tāda, ka jums ir bērns maziņš mājās un nav blakus vīriešu plecs vai mamma vai draudzene vai kaimiņiene, pie kuras bērnu varētu aizsūtīt, tad ar to vienkārši jārēķinās. Un, nu, varbūt pat jāizbauda tas laiks. Nu, protams, ka mēs nereti strādājam dēļ tā, ka vienkārši vajag naudu. Ja, tad varbūt ir kaut kāda cita risinājuma, kur to naudu atrast. Reizēm tas mēs būtu algos darbs, kurā var aiziet. Ja jūs esat jaunā māmiņa, tad nu, tā situācija ir, protams, sarežģītāka aiziet algotā darbā, kad pavisam maziņš bērniņš mājās ir meklēt kaut kādas iespējas, kad bērns guļ un vienkārši pārkārtot to savus dienas režīmu. Un varbūt pat saprast, ka nav tik svarīgi, vai viss trauki ir nomazgāti vai istaba ir iztīrīta. Varbūt tam nav tik liela prioritāte. Kaut ko pārkārtot savas prioritātes, kas ir pats svarīgākais. Uztaisīt prioritāšu sarakstu un tām prioritāriem darbiem strādāt. Un, ja algotais darbs nav prioritāšu saraksta augšpusītē, tad vienkārši atslābt vismaz kaut kādu laiku. Zini, kā ir daudzreiz, jo cilvēki nezina to. Nedomāju, to es, teiksim, audzis tādā vidē, kurā, nu, mamma ir gājusi, teiksim, vienalga uz veikalu un tētis ir bijis šoferis. Nu, tādu savu modelēju sava laika. Vai mamma ir skolotāja un tētis arī ir skolotājs? Vienkārši viens māca latviešu valodu, otrs darbmācību. Šis kombinācijas, principā tādiem cilvēkam tad iepazīties ar uzņēmēju darbību, nu viņas ir sākušās tā izteikti pieejamas latviešu cilvēkam, nu 20 gadus vairāk, nemaz tik daudz atpakaļ nav. Nu, padomā, ja tu neesi nenāc, un tagad tiem, kuriem jauniešiem ir, teiksim, 20 gadu vai varbūt vairāk, viņiem tad kaut kādu viņu vecāku pieredzi, kuri tā kā mēs, jau var būt tāda, ka parādīt, kā tas ir uzņēmē darbībā, ka patiesībā, jā, tur ir ļoti grūti, bet tur ir atkal citas tās, nu, prioritātes. Ne jau tajā, ka tu vari gulēt, cik tu gribi, tā nav uzņēmējs. Tas, ko es esmu vispār novērojusi par sevi uzņēmē darbībā, ka es esmu uzņēmējs visu laiku. Un tad droši vien, ka tu arī, jo nav tādu brīvdienu, nav tāda vārda brīvdiena. Tu vari paņemt brīvbrīdi, bet neapzināti brīvbrīdi. Jā, tu vari menedžēt savus brīvdienas un brīvbrīžus. Bet tu vari, jā, tu strādāt vari, nu tā kā tavā gadījumā, tev taču arī tā, ka tev naktī draudzenes vai, nu, tuvāki cilvēki, kas tev pazīst un zina, ka tu vari sniegt šo palīdzīgo roku, viņas tev uzvana. Nu, man gluži tik traki nav, tas ir tālāk, ka es esmu atkal viens life hacks, ja, kad es savai šai nodarbībai esmu nolikusi stingras robežas, un man bija būtībā uzrunāt var tikai vai nu Messengerī. Nu, tie cilvēki, kuriem ir mans telefons, protams, viņi man arī raksta WhatsAppā. Ja, tad reāli uzvanīt, es esmu šo iespēju visur atspējojusi, lai mani netraucē, bet tāpēc, ka mani šobrīd šajos laikos ļoti viegli ir atrast jebkurā sociālajā tīklā, kurā es esmu un uzrunāts ar kaut kādu direktu vai messengeru tam līdzīgi. Tā kā tad par to vajag padomāt. Par to vajag padomāt, bet tavā gadījumā, jā, tas ir atkal arī, nu, protams, arī tev var uzrunāt ļoti. Es domāju, ka arī daudz ir uzrunājuši messengeros, kas ir, nu, no vienas puses tā kā kaitinoši par šiem te messengeriem, no otras puses tā kā palīdzoši. Man liekas, mūsu profesijās, tajās, ko mēs darām, arī tavā. Bet šie te nakts zvani un šīs te nakts, sevišķi pilnmēnesis, tās šizofrēnijas mazās un lielās, tās ir beigušās, tās manā dzīvē vienkārši vairs nav, jo tas ir ļoti, ļoti grūti. Un tāpēc, protams, man vienmēr telefonam ir izslēgta skaņa. Tas, nu, vien arī skaidrs, bet vismaz tik tālu es esmu sev pasargājis no tā, jo cilvēkiem tiešām uznāk melnie. Tā tiešām ir, un viņiem arī tam ir kaut kādi savi iemesli, un psihes ir dažādas, un mūsdienās, ko es esmu pamanījusi, tad psihes ir ļoti, ļoti trauslas cilvēkiem, un tam ir dažādi iemesli.
Un tāpēc runāju par uzņēmējdarbību, daudz cilvēku vienkārši nezin, ka viņi to varētu. Tā ir. Vienkārši nezin, ka viņi jūt. Es jau laikam to arī esmu teikusi, ka varbūt arī neesmu no saviem studentiem daudz esmu teikusi, ka tur, kur tev ir, liekas, ka tu neesi apmierināts, tur ir tavs virziens. Nu, pieņemsim, tu visu laiku meklē labāko bulciņu pilsētā. Un tu viņu visu laiku neatrod, vai tu meklē bērnības garšu, un tev viņu visu laiku nav. Tad kas ir tas, kas tev ir jādara? Un tev ir jāceļ augšā tā recepte, un pašam tā bulciņa ir jācep, un citiem jāpiedāvā. Un tici man, cilvēki atradīsies. Tas tavs simtiņš, kas atnāks tev vienmēr pakaļ pēc tavas bulciņas, atradīsies. Tā tas ir. Uz to var absolūti un pilnīgi paļauties. Tas ir tieši tāpatās, kā tas iztiks tā pakete, par ko es esmu stāstījusi, kur pienākās katram cilvēkam. Tātad jumts virs galvas, labs darbs, normāls darbs, tātad, ja, divreiz gadā ceļojums, pat automašīna tur ir iekšā. Ja, tātad ir viss tas, un tajā iekšā arī šis. Jā, nu tā, Man ļoti tātad tie. gribētos. Jā, piedod. Kāpēc? Man būs gara Ne, doma. labi, jā, es vienkārši par to, ka, ja tu jūti to uzņēmē darbības stīgu, viņu vajag vienkārši iet un darīt. Jo nav visiem jābūt miljonāriem, nav arī pēc tā jātiecās gala beigās. Ja kāds no jums šeit ir vecumā, ja kuram ir 20 gadi, tad tas ir iespējams, bet tiem, kam vecumā ir, nu, tie, kas ir kā es 60. beigas vai kā data 70. sākums, ja tad tur mēs vairs nevaram paspēt. Mums vienkārši fiziski reāli laika sarēķinot nav. Tie, kas draudzējas ar ekonomiku, ar mikroekonomiku, ļoti labi to saprot. Izrēķināt ir ļoti vienkārši, cik mēs varam, cik ir mūsu kapacitāte, piemēram, gada griezumā, un nezinu, kaut vai dienas griezumu pēc tam izveidot par nedēļas griezumu, mēnešu griezumu, gada griezumu. Nu tā, nu ķeries klāt savai garai Vai domai. nu, jā, man tik gara doma, tad vairākas domas paralēlas, galvenais, tad es bez ko gribēju teikt. Par ķeršanos klāt. No manas pieredzes, arī pat no manas privātās pieredzes, no manas ģimenes pieredzes, ir cilvēki, kuriem bērnībā ir ticis iestāstīts, ka tu neko nevari. Ja jūs esat viena no tādiem cilvēkiem, tad ir divi varianti. Vai nu pamazām mēģināt un skatīties, ka jums tomēr sanāk un apklusināt to balsi, kas kaut kur iekšā dzīvo, kas visticamāk pat nav jūsu balss, tā ir kā, piemēram, jūsu mammas, jūsu vecāku tēta, vecās mammas skolotājas balss, kurš tad tu neko nevari. Ja tās ir muļķības. Tie bija cita laiki, jums bija cits vecums, varbūt tajā meklē jūs tiešām nevarētu, jūs bijat maziņi, bet tagad jūs to noteikti varat. Un ja jūs nevarat tagad, tad jūs varat pamazām trenēties, audzēt muskuļus. Nu, bodybuilder arī neceļ 100 kg štangu, tur uzreiz, tā kā viņi aiziet uz sporta zāli, viņi sāk ar, es nezinu, cik kilogramiem, 5, 10, 20, jā, bet nu, kurā gadījumā mazāk. Un pamazām viņi audzēja muskuļus, viņi spēja pacelt ar vien lielāku un lielāku svaru. Tas ir tas, jā, par ko, kas noteikti ir jādara. Ja ātrāks rezultāts grib šīs metodas, kas ir enerģijas, psiholoģijas metodas, viņu ir ļoti daudz, tās, ko es pārstāvu arī ar tajā grupiņā, palīdz šo zemapziņas ticējums nomainīt. Jo tas, kur mums ir tikuši iestāstīts tās muļķības, to neko nevari, tās ir traumējušās situācijas. Ja tur kaut kur iekšā dzīvo tas mazais bērns, kuram tur tā māma vai skolotāja ir pateikusi to šādas muļķības, un viņš tam ir noticējis. Protams, ka var gadīties, ka šis ticējums nāk no citas inkarnācijas, kur ir bijusi kaut kāda situācija, kur pieaugušais cilvēks ir mēģinājis kaut ko darīt un nav spējis izdarīt, un pats sev ir iestāstījis, tu neko nevari, jo arī negatīvās afirmācijas arī darbojās. Ja mēs daudz reizes jau sakam, man nekas nesnāks, tad no jēgas mēģināt, tad tiešām ir pienāk kaut kāda diena, kad tu saproti, man tiešām nekas nesnāks, un tad nemaz nav jēgas mēģināt, jo tā iekšējā komanda, kas iekšā mītu man uzmundrina mūs un saka, nesnāks šitā, mēģinās darīs, kamēr tev sanāks. Jā, ka tā pat neatbalsta. Jā, tad var palūgt palīdzību arī kādiem cilvēkiem, piemēram, kā man. Izstāstīšu, palīdzēšu tos ticējumus nomēnīt un traumas atrisināt. Tas noteikti, ko tad ir vērtīgi darīt. Otra lieta ir kontekstā ar to, ko es ar savu grupiņu, kas man dāmas pieteicās uz grupu, sāka darboties vakardien, kur ir šis ticējums man nepienākas. Ja? Un iemesli, kāpēc šis ticējums cilvēkiem ir, viņi var būt ļoti daudz, bet tā kā dzīvē kaut kas ir noticis, kāpēc cilvēks izsacināja, ka viņam vienkārši nepienākas. To, ka cilvēkam pienākas, tas izpaužās ļoti interesantā veidā. Es tad neatceros, vai jums es to esmu stāstījusi, bet ja kas tas atkārtošās, saucās atkārtošana zināšana māte, man reiz bija saruna ar vienu kungu, kurš, viņš bija par mani gadus 20, varbūt pat 30 vecāks.
un viņš bija padomju laikos strādājis 2 darba vietās. Viņš bija izšķīries, un viņš viens pats audzināja 5 bērnus. Un ar šiem bērniem ļoti daudz nodarbojas, laikam, vai visi, vai lielākā daļa no bērniem nodarbojas ar motosportu. Tas nozīmē, ka regulāri treniņi, regulāri moču remontēšana, regulāras sacensības. Un tad es viņam jautāju, kā viņš to visu paspēja. Viņš teica, elementāri, man bija tās darbs, kur vienā darbā es uz darbu negāju vispār. Otrā darbā man bija jāiet uz darbu vienreiz mēnesī uz 1 stundu. Es saku, kā tu tā? Nu, kā tu tā varēji iekārtot? Tu saņēmi naudu, tu nestrādāji. Man tajā mirklī bija pārliecība, ka naudu var saņemt tikai daudz un smagi strādājot, jo, ja tu daudz un smagi nestrādā, tā bija mana ģimenes ticība, kas man bija iestāstīta, ka, lai tu dabūtu paēst, ir daudz un smagi jāstrādā, čakli jāstrādā un daudz noteikti, un nedrīkst tā vienkārši paņemt par neko, nu, tu neesi strādājis, tev nepienāks. Un viņš man tā pateica, nē, man ir tāda pārliecība, ka iestādi darbu var atrast, tad man tas pienāks. Un man bija tā, pilnīgs šoks par to, ka varbūt arī tā, ka cilvēki var šādi ticēt. Viņš ar vieglu roku to algu, kur viņam maksā, vienkārši ņem, jo viņš tādu darbu ir atradis. Un, attiecīgi, tad arī izmantoja to, ka patiesībā jāstrādā ļoti maz, vai ļoti maz, un to algu maksā par to, ka tu tur skaiti. Tur bija kaut kas ar kaut kādām drošības pārbaudēm, kādām ugunsdzēsības kontrolēm, kaut kas tam līdzīgs. It kā, nekas tāds, katrā ziņā nekāda ražošana, tie tiešām bija pakalpojumu sniegšana. Es nedomāju, ka mūsdienās ir daudz tādi darbi. Varbūt kaut kur politiskajās sfērās, kaut kur tev maksā par to, ka tu smaidi, vai ka tu vienkārši skaities, kaut kādi konsultanti. Tad varbūt kaut kādi ir, bet tad jau mūsdienās tomēr vairāk, sociālisms ir beidzies, komunisms beidzies, ir tas saucies kapitālisms, kur tomēr darba devējs mums pieprasa, lai mēs atpelnītu to naudu, ko viņi mums maksā. Ja mums tie nav darba devēji no mūsu tiešie vecāki, kur arī skatās ar pirkstiem. Nezinu, bet principā tā neizdosies. Bet tā doma par to man pienākas ņemt, cik man dod, man pienākas lielāka nauda par manu pakalpojumu. Tas nekas, ka visi prasa mazāk, tas nekas, ka tirgus it kā tā vidējā cena ir tāda, bet šis mans pakalpojums maksā vairāk, man pienāks to ņemt, bet uzreiz arī tā mana piebilda arī citiem pienāks. Ja, tad neizdosies apčakarēt citus, tāpēc, ka man pienākas, viņiem nesamaksāšu, ne viņiem nepienāks, man tikai pienāks. Tā nē, tā ir tā egoistiska attieksme. Kaut kādu laiku droši vien tā varēs dzīvot, bet es nezinu, kāds būs sekas, tā kā ar likteni nevajag spēlēties. Ja ne šajā inkarnācijā, tad citā jūs mācīs, un ja ne jūs, tad jūsu bērns mācīs, un vai jūs to gribat. Varbūt, ka es izplatu šobrīd dogmas, un ka tas mums tā nefunkcionē, bet mans novērojums rāda, ka tomēr ir ceļš tiem, kas apzinās, kā šie visuma likumi funkcionē, tomēr, ka viņi dabū papīri ar to grābekā kātu. Jā. Zini, kā es esmu novērojis par sevi, jo laiku pa laikam šis te brīdis pienāk attiecībā, diferencēt, kāds tad būs tas mans, cik tajā groziņā ieripos, un cilvēki vienmēr saka to, un tas tāds jau triviāls palicis par to, es par to nemāku paprasīt. Priekš tam ir tāda elementāra lieta, kā vienkārši tirgus izpēte. Tas ir pieejams pilnīgi katram cilvēkam mūsdienās, vai tu tirgo savu preci tirdziņā, un tu redz, citi pat cik par to tirgo. Un tas nenozīmē, ka tev būtu kaut kāda vienošanās, klāsters kaut kāds, ka tu pieslēdzies tam, jūs visi vienojaties, mēs tagad katrs savu bulciņu tirgojam tieši pa vienu un to pašu cenu, tāpēc, ka, lai neizceltos, vai es par to nevaru paprasīt vairāk. Man ir tāda sava metode, un es viņu izmantoju absolūti vienmēr tajos brīžos, kad pienāk tā paaugstinājuma vai tā sajūta, ka viņi pienāk, jo viņi var arī nepienākt tev, jo tu vari arī justies ļoti komfortabli tajā par to, ko tu saņem. Tad iet līdz pa vienam latiņam, iet līdz tai komforta zonai, cik tev beigās nav grūti. Saproti, tā kā var uzrakstīt uz lapiņām tās summiņas un skatīties ar viņām ar acīm virsū. Pieņemsim, tu gribi par savu bulciņu ņemt 4 eiro, tad, ja tu sajūti, ka tu jūties drausmīgi slikti, ja tu pa viņu ņem 3 eiro. Bet tu arī saproti, ka 4,50, tad jau vispār. Kaut kādas tādas sajūtas, bet tavu bulciņu cepta no lauku sviestiņa. Tu tur pats esi, nezinu, čutni no cukurniedriem izkalis sev cukuru. Tu esi tur visu ielicis savu ārprātā puķītes lasījis un kaltējis un dabiskos krāsmateriālus, piemēram, krāsvielas lietojis, nezinu, no driģenēm. Es te, protams, modelēju, ja, bet tu esi tajā ielicis un tu gribi to bulciņu. Tu saproti, ka visi pārdod tādu bulciņu, apmēram tādu bulciņu, piemēram, pār 2 eiro, bet tu gribi pa 4 eiro.
Bet tu nevari atrast to. Nu, varbūt tas ir 3,99. Pa kāpēc viņām tad ir jāiet, ja tās ir mazās? Mazais kaut kāds segmentiņš. Vai pa latiņam, ja tātad uz priekšu latiņš uz priekšu. Cik tad būs tas? Kamēr tu nonāc, kamēr tu jūties pilnīgi komfortabli ar to. Un nevienam nekas nav jāsaka, nevienam nekas nav jāpierāda. Vienkārši ir tā summiņa jāatrod. Nav, jā, protams, var konsultēties. Ja runājam par astroloģiju, tad astroloģija arī savas ir tādas, sauksim viņas par fiškām, ja, kad ir redzams tās summiņas no līdz, piemēram, cik ir tas, kurā tu jūties komforta līmenī un kurā tu jūties diskomfortā. Jo, ja tu tirgo lietiņas vai nāk pakalpojumu, kas tev ļoti patīk, bet tu esi neapmierināts ar samaksu, nekas tur galā nebūs. Tu vari nākt pie Dats vai pie manis un nesies. Tev pašam ir jāiet, ja tā summa ir vienkārši jāizšķipina. Mans piedāvājums vienmēr ir šīs te mazās lapiņas. Redz, kur dzeltens, piemēram, mazas lapiņas, un tās es salieku veselas čupā, un es skatos, kura uzrunā, uz kuru novibrē. Ir, protams, starp jums meitenes, es noteikti zinu, kurām patīk ar svārstiņu, kuras iesien tur gradzenu svārstiņa vietā vai nopirkušas tur svārstiņu. Kāpēc ne pamēģināt? Un tik un tā, ja svārstiņš rāda uz to kaut ko, kur tu nejūties komforta zonā, tātad tev tā zona ir jāatrod elementāri fiziski ar lapiņām, piemēram. Tas ir mans lifehacks. Jā, no coachingā mums arī tādas metodas ir, ka uz papīrīšu uzrakstos ciparus un vienkārši dažādā secībā, neskatoties, kur tu liecet, sajūti, šitam papīrtam jāstāv telpā šeit, un tad pietiekoši lielu to papīru, visam mazās lapiņas nederēs. Mēs tādiem, kas ir piezīme papīrīši, te tādi, nezinu, 10x10, varbūt drusciņi mazāki, un pēc tam vienkārši stājies virsū vai sēdies virsū un sajūties, kā tu jūties. Un tu nezināsi, tev prāts nevarēs pieslēgties un teikt, nē, 5 eiro tas par daudz. Tu nosēdies virsū un saproti, šitais ir mans, jā, tas ir īstais. Un nosēdies kaut kādam citam virsū un saka, nekādā gadījumā slita duša paliek. Jā. Tad ķermenis ļoti spēcīgi rēģēs un to pareizo atbildi pateiks. Jā. Redz, ka mēs iedavām vienā maitienā, vienā sarunā, vienā podkāstā iedavām foršas idejas, vai ne? Foršas ankuriņus, ar kuriem tad jūs tagad tālāk varat rīkoties. Jā, bet tā kā vairāks no jums jau rakstīja, kā ir bailes galvenais iemesls, kāpēc jūs neko nedarat, tad ar bēlītiem nāksies pastrādāt. Jā, kaut kādi iemesli ir, kāpēc tās bailes mums ir savus talants pielietot. Es piedāvāju, ka mēs šoreiz liekam punktu, esam smuki parunājušās. Jā, un neaizmirstam paskatīties uz Dāci, cik viņa šodien smuki ir nogriezus matus. Izsakam Dācei komplimentus. Obligāti. Paldies. Arī lūdzu ņemam vērā šo un izsakam pārējie komplimentus, lai iepriecinātu. Vienkārši. Es jau izsūdzēju bērns vēl frizierē Latvijā, kur es šodien sastapu. Man tāda asā ideja, ka šodien obligāti jātiek pie friziera. Friziera saka, dodos ceļā. Un tas viņa izsūdzēja bērns, cik labi ir Latvijā un cik slikti ir Vācijā. Tātad tie, kas ir gājuši Vācijā pie friziera, sevišķi Berlīnē, es nezinu, kā ir mazākās pilsētās, varbūt savā, bet Berlīnē tās ir šausmas meitenes. Cik labi, ka mēs dzīvojam Latvijā, jo skaistumkopšana te ir tādā līmenī, jūs pat iedomāties nevarat, kā var būt patiesībā tajās it kā attīstītajās valstīs. Ka tur ir citas spēles noteikumi, citas cenas, cita attieksme. Kaut kas mums neiedomājams, ka var būt tik slikti. Atslēgu vārdiņš ir it kā attīstītajās. Atslēgu vārdiņš vienmēr ir bet un it kā divi kolosālākie atslēgu vārdiņi latviešu gramatikā. Oi! Vai nu visu nodzēšu, vai nu visu pasaka, kā ir. Jā. Uz tikšanos nākošreiz, tad redzēs. Mēs ar Lindu izdomāsim, kad būs nākošais ieraksts, kurā dienā. Noteikti šodien vēl viens būs, vismaz viens, kas varbūt arī vairāk redzēs, sarunāsim. Bet, katrā ziņā skatieties, sekojiet līdzi, atķiksēt, ka jums patīk, komentējiet, jo tad, kad jūs to nedarat, tad mums rodas jautājums, varbūt mēs par daudz runājam, jums nav laika noklausīties, ja šī ir tā reize, ka jūs noklausīties, ja gribu biežāk, tad noteikti ķeksējiet, jo tad mēs redzēsim. Atķeksējiet ar izšķīšiem, ar sirsniņām, vai labāk vēl komentējiet. Ja tā kā komentēt un izsakiet savas domas, tad mums arī domas raisās. Tad veidojās dialogs, tad nav tā, mēs savstarpēji kaut ko parunājamies un kam mēs ko cenšamies pierādīt.
kādas jums ir vajadzības. Mēs tā kā cenšamies taustamies, nu, kas ir tā tēma, kas jums ir sāpīga, kuru jūs vēlatos mūsu viedokli, mūsu atbalstu, mūsu idejas, mūsu pieredzi, nu, kaut ko, kur mēs varētu padalīties ar jums. Labi, paldies par šodien, un atā tā. Atā tā.